Šodien lielā talkas diena visā Latvijā, visi rosās, cērts, zāģē, sakopj un arī aizkrauklē, protams, un tādēļ esam satikuši Talcinieku vidū novadomas priekšsēdētāju Leonu Līdumu un jautāsim, kāpēc tieši šajā vietā notiek lielās talkas centrālā aktivitāte. Jā, droši vien visi atcerās, kā mēs pagājušajā gadā iegādājāmies īpašumā šo Kalnu Ziedu pils kalnu. Un jāsaka, pagājušā gada deputātu entuziasma, darbīgā entuziasma rezultātā jau atbrīvojām galvenokārt šī kalna augšējo daļu, nogāzi uz Kalnu Ziedu muzeju un viss, kas ir ap šo mūsu mazo upīti. Arī Bebru mēs esam nobiedējuši, un šogad viņš vairs tik tūteni nedarbojās un neuzdarbojās. Un šogad, pateicoties atkal deputātu grupiņai un pašvaldības darbinieku grupiņai, mēs turpinām atbrīvot. Un šogad tika nolēmt šo skaisto ainavu uz mūsu zvaigžņu gravu skatītāju skatam atbrīvot, lai tad, kad mēs droši vien sagaidīsim līgo vakarā, saulgriežos rītu, lai mēs varētu savu atskatienu veldzēt šajā ūdenī atbrīvotā skatā. Tā kā liekas, ka mēs darām labu darbu. Jāpateicās, izmantojot izdevību visiem, kuri vakar strādājuši, skolu darbinieki, medicīnas darbinieki, skolēni, un šodien darbojās arī pagasta teritorijā. Pagastnieki kārto lasmaņu karjeru, kurš mums ir svarīgs arī kā vasaras atpūtas objekts, un ik pa brīdim vajag sakopt. Tā kā visi rosās, arī Ziedos rosās īpašnieki. Paldies visiem! Paliekam skaistāku Latviju! Jā, var jūs, ka ir pavasaris un pavasara darbi raiti rita Aizkraukles novadā, un ir prieks, ka tādas kultūra vēsturiskas vietas tiek sakoptas, kā Pilskalns. Varbūt ir nākotnē vēl kaut kādi sapņi un cerības, ko varētu šajā jau jaunatgūtajā vietā, ko iekārtos kā turisma objektu, ko šeit varētu ierīkot. Jā, pateicoties kārtajai Kalnu Ziedu muzeja iniciatīvai, ir iesniegts projekts, kurā rezultātā šovasar mēs varētu atjaunot gan caurteku, gan tiltiņu lejā, tur, kur ir iepriekšējais sagrūjs. Doma ir atkal uzlabot virskārtu Pilskalnam, lai viņš būtu tīkams gājējiem un arī skatam. Un, protams, ka ir vīzijas par tādām kāpnēm uz augšu uz kalnu un tādas skatu torņa izveidi. Es domāju, tas agri vai vēlu mums piepildīsies. Šovasar Kalnu Ziedu muzejs arī nomainīs savu sētu, viss apkārt savai teritorijai. Arvien skaistāks paliek mūsu muzejs. Jā, un cerams, ka tiksimies šeit Pilskalnā līgo vakarā, vai tad tiešām pietiek drosmes pašvaldībai rīkot līgo svētkus Pilskalnā? Es domāju, drosmei jābūt vienmēr, un es domāju, ka iedzīvotājiem tā atkal būs tāda novitāte, kas varbūt piesaistīs jaunas līgotājus, un tomēr šeit ir īstā vieta, kur vajadzētu līgot, ja? Viss cieņa kultūras nama teritorijai, bet šķiet, ka gadsimtu tradīcijās šeit vairāk piestāv to darīt, saulgriežu sagaidīt. Labi, netraucēsim strādāt, lai veiksmīga darba diena turpmāk un uz tikšanos Pilskalnā līgo svētkos. Maijā pie Aizkraukles novada sporta centra pulcējās liels pulks velobraucēju, lai piedalītos Aizkraukles velodienā 2015. Rīta pusē notika velo pasākums ģimenēm, ko organizēja biedrība Vecāki Aizkrauklē. Braucēju vidū bija gan pieredzējuši divriteņu vadītāji, gan iesācēji ar košiem trīsriteņiem. Braucot veiklības stafeti sporta centra laukumā, dalībnieki saņēma velosipēda vadītāja apliecību un tiesības piedalīties Aizkraukles velobraucienā. Pirmais kontrolpunkts dalībniekus gaidīja pie trīsriteņa, iepratīja pilsētas bibliotēkai. Inspektori Runcis Rūdis un Bebrs Bruno velosipēdistiem uzdeva jautājumus par ceļa satiksmes noteikumiem. Atbildējuši pareizi uz jautājumiem, dalībnieki turpināja ceļu uz centrālo laukumu, dekorēt savu braucamo. Izrotājuši velosipēdus ar baloniem, pušķīšiem un krāsainām lentēm, tālāk ceļš veda uz Pētera Barisona mūzikas skolu. Tur visu noteica veiksme. Dalībnieki grieza laimes ratu un atkarībā no uzgrieztā cipara pildīja dažādus uzdevumus, minēja mīklas, meklēja atšķirības attēlos, veica pietupienus un palēcienus, kā arī skrēja 3 reizes apkārt savam braucamajam. Pārsteigumus gaidīja tos, kuri uzgrieza ciparu 8. Dalībnieks saņēma cepumu iepakojumu un devās uz finišu pie pilsētas kultūras nama. Dienas otrajā pusē velo sacensības pulcēja jau nopietnākus braucējus. Aizkrauklē notika sporta kluba garām ejot kauss MTB maratonā.
Sacensības notika divās dažādās garuma trasēs – 46 km un 23 km, kā arī bērnu distancē. Trase izveidota pa asfaltētiem grunts un lauku ceļiem. Sacensības rīkotas ar mērķi popularizēt MTB sportu kā visiem pieejamu aktīvās atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu, popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transporta līdzekli, noskaidrot labākos sportistus velomaratonā dažādās vecuma grupās, veidot riteņbraukšanas sacensību tradīcijas Aizkraukles novadā. Sacensības organizēja biedrība Sporta klubs Garām ejot sadarbībā ar Aizkraukles novada domi, un tajās piedalījās tuvu pie 100 dalībniekiem. Maijā notika Aizkraukles novada otrās pusmaratona sacensības. Pusmaratona distance 21,097 km skrēja 16 sievietes un 60 vīrieši. S20 grupā piedalījās 9, S35 grupā 6 un S45 grupā 1 sieviete. V20 grupā skrēja 17 jaunieši, V35 skrēja 14, V45 16 un V55 grupā 3 vīrieši. Tautas skrējienā 5,3 km distancē piedalījās 60 skrējēju. Bērnu skrējienā 300 metru distancē devās 30 dalībnieku, bet bērnu skrējienā 1000 metru distancē 23 dalībnieku. Un aiziet! Uzmanību! Otrais Aizkraukles pusmaratons ir izkustējies! Urā! 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 Vilnis Plūme bija Aizkraukles novada domas priekšsēdētājs no 2001. līdz 2011. gadam, dienai, kad viņš aizgāja mūžībā. Viņš vienmēr visās savās runās uzsvēra, uzsmaidīsim viens otram. Tātad pieiesim ar labestību cilvēku lietām, cilvēku problēmām. Viņš mīlēja Aizkraukli, viņš mīlēja Aizkraukles cilvēkus, viņš mīlēja savu darbu, un viņš nekad, teiksim, viņš vienmēr vērtēja tā, ko viņš varēs izdarīt. Tieši tādu labu, paliekošu, un kas varētu palikt, kas vajadzīgs cilvēkiem. Pēc tam, kad tētis aizgāja, tur cilvēki, domu biedri, aizkrauklieši, sāka diezgan drīz runāt par to, kā viņi gribētu pateikties, kā iemožināt tēta piemiņu. Bērni un sieva Sarmīte centās radīt ko tādu, kas turpinātu viņa vērtības. Aizkraukles iedzīvotāji, draugi un līdzcilvēki apvienojās, lai iemūžinātu ilgadējā Aizkraukles saimnieka Viļņa Plūmes piemiņu garīgā piemineklī. Stipendija, kuru turpmāk talantīgiem, bet masturīgiem Aizkraukles jauniešiem dod iespēju saņemt labu augstāko izglītību. Viļņa Plūmes piemiņas stipendija man ļāva no vidusskolnieces izaugt jau praktiski par pilnvērtīgu darbinieku. Es varēju studēt sevis izvēlētajā specialitātē. Tas viss paaugstināja manu pašvērtējumu un ļāva saprast gan to, ko es varu darīt, gan to, ko es gribētu darīt šajā dzīvē. Kā viņa darbi, viņa personības piemērs varētu kalpot kā tāds pozitīvs tēls arī mūsu pilsētas jauniešiem. Zināt, ka medicīnās studijas ir ļoti grūtas, jo daudz studenti krīt ārā kalkvijos. Tas ir tas stimuls. Pirmkārt, tas, ka tu vēlies, kā esmu izvēlējies studēt to, ko es vēlos, tas man dzen uz priekšu. Stipendija man palīdz, atbalsta, tas ir kā balsta faktors, lai kāpjot uz aizmuguri. Jūlija ir jaunākā biznesa analītiķe enerģētikas uzņēmumā. Nākotnē sapņo turpināt strādāt enerģētikas jomā. Edgars ir patriotiski noskaņots. Cer, ka valstī situācija uzlabosies un varēs dzīvot Latvijā, palīdzot cilvēkiem kā ārsts. Es studēju medicīnu Rīgas Stadiņa universitātē 1. kursā. Finansiālais atbalsts ir svarīgs, sevišķi mūsdienās, kad pasaule ir tik materiāla un viss. Morālais atbalsts arī, jo man jārēķinās ar tiem cilvēkiem, kas man uzticējās un deva to stipendiju. Katra cilvēka un valsts attīstības pamats ir laba izglītība. Ikvienam, kurš vēlas palīdzēt Aizkraukles talantīgo jauniešu izglītošanai labākajās Latvijas augstskolās, palielinot pilsētas un novada iespējas nākotnē iegūt augstas raudzes speciālistus, kā arī kopīgi pielikt roku sava novada augšupējā, iespējams ziedot.